Laiki mainās, baigi mainās, bet mēs to nepamanām, tāpēc, ka paši ar mainamies līdzi. Nu, piemēram, pamēģiniet atcerēties, ar kādu auto braucāt 1999. gadā. Aha, mazliet smieklīgi, vai ne? Vai kā, piemēram, izskatījās autobusi 1995. gadā un kādu tagad? Vēl, pirms 2008. gada krīzes ar velospēdiem brauca tikai velokurjeri, bet tagad visi, pat tie, kas vispār nemāk braukt. Agrāk katrs savu auto pārveidoja kā mācēja. Lietie diski, spoileri, antispārni, mūzika. Tagad nopērk līzingā lētāko ar bleķa diskiem, bez mūzikas un pelēku. Laimīgs! Jā, dāmas un kungi, ir sācies jauns gadsimts, un mēs to gandrīz nepamanījām jau 11 gadus. Jā, 21. gadsimts ir pienācis. Ja mēs agrāk 20. gadsimtā braucām mašīnām, filmējām un kaut kā testējām, kā tās brauc, tad 21. gadsimtā mēs vienkārši spaidām pogas telefonā un skatāmies, kā ir ar jaunām aplikācijām, kas saistīts ar autobraucējiem. Iznākus jauna aplikācija CSDD e-pakalpojumu. Agrāk to varēja vienkārši internetā atvērt, bet tagad jau var arī tikt klātam telefonā. Tad, ja jūs tajā esat jau e-pakalpojumos reģistrējušies vecajos laikos vienkārši internetā, tad jums vajag ievadīt savu veco labo paroli, bet ja ne, vienkārši reģistrējieties no jauna. Nu, redz, ieejot iekšā, mums uzreiz atverās līdzīgs izvēlīts, tāpatās kā parastajos e-pakalpojumos lielajā datorā. Arī telefonā viss salikts vienā rindiņā un diezgan pazīstam uzraksts. Pirmais tad vadītāja apliecības dati. Tur mēs varam apstīties, kāds mums vadīt apliecības, tur priekš kuģīšiem, kāds priekš mašīnām. Nu, viss kā parasti, un vai derīga medicīniskā izziņa. Tā arī bieži vien aizmirstās un mēdz nebūt derīga. Tā kā pārbaudiet e-pakalpojumos, vai jums ir derīga medicīniskā izziņa. Nākamais, ko mēs varam apskatīties, pārkāpumi. Pārkāpumi tā ir lieta, kas visus baida, un ieraudzīt, ka tev tur ir 0 soda punktu un nav nekāda nesamaksāta sodi, reizēm ir diezgan gandarījoša sajūta. Nākamais – transporta līdzekļu dati. Nu, te nu mēs varam izvērsties, cik tik uziet. Ja mēs vien zinām mašīnas numuru un reģistrācijas apliecības numuru, ievadam to iekšā, un pa visām šīm mašīnām dati mums būs redzami vienmēr e-pakalpojumos. Nākamais – transporta līdzekļu maksas izziņas. Šitas ir ļoti labs. Tātad maksas izziņas. Te mēs varam uzzināt par jebkuru mašīnu. Piemēram, gribam pirkt mašīnu. Tātad mēs gribam noskaidrot, ja nu mēs nopērkam mašīnu ar numuru PP5, piemēram. Ko mēs par viņu uzzinām? Nu, būs jāmaksā. Bet Golfs. Jā, Golfs ir, jā. Redz, kā viņš pats uzraksta īziņu manā vietā. Bet būtībā viņš to vien dara, kā sūta īziņu, taču izskatās ļoti pieklājīgi. Mēs jau paši arī varam sūtīt to īziņu vienkārši tāpatās, bet nu atceries to īziņas telefonu numuru, viņš tev vajadzīgs reizes 3 gados, kad tu pēc mašīnu. Šeit ir pakalpojumos mums pie poga, viņš pats zina, kam zvanīt. Es domāju, ka pavisam drīz mums atbildēs un izstāstīs, vai tas Golfs ar PP5 ir ņemams vai nav. Nu, redz, atnāca visi sarakstiņi. Tātad tad un tad mums viņš te ir iegrāmatots. Visādas soda naudas, šitādi mēs nepērkam. Vieglais pasažieru, sarkanā krāsā. Nu, vienmēr sakot, pa jebkuru mašīnu, visus datus, kas ir oficiāli pieejami, jūs mierīgi varat dabūt pa maksu, vienkārši ievedot šeit e-pakalpojumos mašīnas numuru. Man šķiet ļoti ērti, sevišķi brīdī, kad varbūt taisaties pirkt. Nu, ne gluži kaķi maisā, bet mašīna placī. Tehniskās apskates dati. Nu, tos jau, kā saka, arī varētu gribēties varbūt redzēt kādā brīdī. Tad, kad varbūt, piemēram, to pašu mašīnu pērk. Un reku mēs redzam, tehniskās apskates datus varam izpētīt. Un varam pieprasīt maksas izziņā vairāk šos te datus, nekā jūs redzat vienkārši bez maksas pirmā brīdī. Tā nākamais nodokļu kalkulators. Tā ir lieta. Jāzina, cik vajadzēs naudiņas, ja tomēr sataisīsieties ar to mašīnu uz apskati. 87, 45, 50, 43. Un vēl uzņēmuma nodoklis, ja tā ir uzņēmuma mašīna. Viens sakot, jūs uzzināt visu, kas jāmaksā, vienīgi šeit pagaidām aplikācijā tāpat taisno samaksāt nevar. Nu, es domāju, ka tas ar laiku ieviesīsies, jo parastajos e-pakalpojumos jau var samaksāt un uz apskatu var doties vispār bez naudas kabatā, iepriekš visu samaksājot. Vienas dienas atļauj, ļoti laba lieta, vienas dienas atļauj, gribat braukt uz apskatu ar mašīnu, kur apskata beigusies, ievediet iekšā mašīnas visus tos datus. Nākamais
Reģistrētie velosipēdi. Nu, vai nav jauki, pasties, e-pakalpojumi derēs arī tiem, kuriem mašīnas nemaz nav, kuri vienkārši ir velobraucēji. Piereģistrējiet savu velosipēdu, pievienojiet bildīti un viss būs kārtībā. Nu, kādreiz jums to riteni varbūt kāds nozaks, varēsiet ar šīm bildītēm pierādīt, ka tā izskatījās jūsu velosipēds un ka, lūk, tieši tāds bija tā rāmi numurs, kāda esat nobildējis. Te vēl kaut kādas iespējas. Iespējas tad vai dienīgi, kāds ir, te nav iespējas izmainīt datus, noņemt no uzskaites, pastāstīt, ka jums to riteni kāds ir nozadzis, arī tādu atzīmi varat uzlikt, vai sakarā ar norakstīšanu varat vienkārši norakstīt to velosipēdu, vai dzēst reģistrācijas datus. Tā kā visas iespējas tik galā ar savu velosipēda dokumentiem. Nākamais aiz velosipēdiem mums ir atgādinājumi. Nu, tas ir brīnišķīgs iestādījums, salikt atgādinājums par visām mašīnām, kas jums ir, vai motocikliem, kad tam jāiet apskati, kad beigsies OCTA, un sakot, neko neaizmirsīsiet, ja sarakstīsiet visu šajos te atgādinājumus, visi jums atsūtīs e-pastā, būs pavisam brīnišķīgi. Nu, piemēram, poga, pievieno sarakstam manus transporta līdzekļus ir ļoti laba poga tiem, kam, piemēram, pieder 24 vecās Volgas vai 12 motocikli Java, un pats jau ir aizmirsis, kas viņam pieder un kādos papīros. Tad pievienojot šos te manus transporta līdzekļus, šeit dators jums izmet ārā visu, kas ir uz jūsu vārda pierakstīts. Ļoti labs pakalpojums, nav pašam pat viss jāatcerās, visu atradīsiet. Un pēdējā poga – sinhronizēt atgādinājumus ar tālruņa kalendāru. Nu, tas ir vienkārši moderni. Nospiežat pogu un visi to jūsu atgādinājumi aizies jums uz kalendāru un nebūs pat jāatcerās un varēsiet pat e-pastaļā nevērt, vienkārši no kalendāra jums nāks virsū atgādinājumi. Nu, vai nav jauki? Tā kā ļoti laba aplikācija. Kādā brīvā brīdī paspēdiet pogas atdzīvē noderēs, vismaz laikā aiziesiet uz apskati un nekad neizbrauksiet no mājas ar mašīnu vai motociklu bez OCTA polises.